Uzņēmums Biedrība un nodibinājuma grāmatvedība tika dibināts 2010. gadā, bet grāmatveža Laimoņu pieredze ir jau kopš 1994. gada. Specifiskais nosaukums tika izveidots tādēļ, lai klientiem būtu vieglāk atrast Laimoņu uzņēmumu Google sistēmā. 2008. gadā Laimons izveidoja savu pirmo uzņēmumu, SIA Grāmatvedis LV, bet sakarā ar 2010. gada valsts likuma maiņu izveidoja šobrīd esošo grāmatvedības mikrouzņēmumu Biedrība un nodibinājuma grāmatvedība. Laimons sniedz grāmatvežu pakalpojumus gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Patstāvīgākais Laimoņu klients ir okupācijas muzejs, ar kuru sadarbība ilgst jau daudzu gadu garumā. Okupācijas muzejs vadu no 1997. gada, un praktiski okupācijas muzejs ir sabiedriska organizācija, jeb biedrība. Es esmu izveidojis grāmatvedību no A līdz šim brīdim, kad tur ir apgrozījums 100,000 pa gadu. Strādā 45 līdz 50 darbinieku, un to visu es pārzinu viens pats grāmatvedību. Laimons savu darba vietu ir pielāgojis savai dzīves vietai, izveidojot no mājas garnitūras atbilstoši iekārtojumu darbam. Uzņēmuma īpašnieks norāda, ka savā darbā izmanto Windows attālinātās piekļuves programmu Remote, kas ļauj neizejot no mājām ērti piekļūt klientu datoriem. Laimons iesaka, ka ir iespēja jebkuram strādāt no mājām bez liekiem izdevumiem Office telpām, un tas ir ne tikai izdevīgāk, bet arī ērtāk pēc klientu domām. Biedrība un nodibinājuma grāmatvedība aktīvi piedalās valsts nodarbinātības aģentūras īstenotajā pasākumā darbinieku ar īpašajām vajadzībām nodarbināšanu. Šobrīd Laimona uzņēmumā ir nodarbināts 2 personas, bet nākotnē viņš plāno paplašināties. Laimona galvenā prioritāte ir iegūt klientu uzticību. Pēc Laimona teiktā, tā, lai klienti būtu gatavi atstāt viņam savas dzīvokļa atslēgas, jo uzskata, ka tik lielai ir jābūt uzticībai starp klientu un grāmatvedi.